Labdien, ciemiņi! Labdien! Ak, rudens dienas, tik skaistas un saulainas, un lapas tik zaļas un dzeltenas, un rudas un brūnas un sarkanas. Kalnā kāpu lūkoties, vai dzeltēja rotaļiem lapas, dzeltēja rotaļiem lapas, kā rudens šepiņā. Vai jauko rudentiņu, kurš ir atnācis pie mūs, krāsains, vēlas pastāstīt Dārija. Tenis nāk, lūdzu, doši. Jāna nāk un Roberts. Māmiņas tur laikam. Jā? Nu, dariet droši skaiti, māmiņa noteikti skatās. Vasarīgas Vidiņa. Ēdus. Ēdu saldu zemerīti. Ar rudeni. Lūbridu. Meklē. Skabu zierveni. Rudens nāca. Tenis. Lapas bija. Skaitīsim? Nu, labi, Jāna skaita. Tenis padomās. Lūdzu. Tumša. Kad vēlēstījums nespīdēja, rudenī vēl tusaka, kad uzneca rietu Malacis. Pastāstīt par rudensiņu. Rudenis nāk. Pastāstīt mums. Rudenis nāk. Jā, Dziesmas kamolā. Kad? Pavasais, Kā? vasaris, tītimās. Malacis. Pastāstīt. Citreiz? Vai vēlāk mazliet? Ja? Lūdzu savās vietiņās. Un tagad droši par rudentiņu mēs ļoti skaisti dziesmiņu nodziedāsim. iepriecina ar bagātu ražu, gan mežā, gan laukos, gan dārzā.
Par ūdens bagātībām pastāstīs Emīls un Evita, lūdzu. Lūdzu, droši, Evita. Emīl, pastāsti mums. Ūdens necās draugi pierāk lēnina. Mūs maizi kārāja, mūs galdiņas Paldies! Lūdzu, savā vietiņā. Nāciet, lūdzu. Evija, nāciet. Kad dārziņi ir novākti, cilvēki tos glabā pagrabos, bet citi brauc uz tirgu pārdot. Šodien es vēlos doties uz rudens tirgu, nopirkt tur kartupeļus, burkānus, kāpostus un uzaicinu jūs līdzi. Vai dosieties man līdzi uz rudens tirgu? Jā. Bet mums kājām būs ļoti tālu jāiet. Meklēsim zirdziņu un iejūksim. Sadodamies rociņās, izveidojam aplīši. paņemt līdzi maisu. Kur tad mēs liksim nopirktos dārzeņus? Vai nav kur maisu tuvumā, neredzam? Re, kur ir mais? Paņemšu to līdzi uz tirgu. Kas tad tas? Rukš kaut kas. Ai, divi sīventiņi, kā tie te gadījās? Vai viņi te?
saimnieks paņēma manus sieventiņus, gribēja uz tirgu aizvest. Paldies jums, kā jūs atradat manus sieventiņus un papriecinājāt mani. Paldies jums par to. Mēs jau cūciņu sieventiņus nepārdosim, bet nopirksim viņiem garšīgus kartupeļus. Tā, ka lai sieventiņi un tu cūciņi dodies mums līdzi. Par to paldies jums, ka jūs mani ņemsiet kopā uz tirgu. Es jūs gribu iemācīt jautru rotaļu. Mēs ar jums paspēlēsim ar maniem maziem bērniņiem, ar siventiņiem. Visi skaitās spēlēsim, sadodamies cūciņās. Let's
Esiet sveicināti rudens tirdziņā! Labdien, pārdevēji! Labdien! Esam ieradušies, lai nopirktu pie tevis dārziņus. Tiešām, jūs gribat nopirkt manus dārziņus, bet sākumā es gribu pārbaudīt, vai šos dārziņus, kas izauguši rudenī, jūs pazīstat. Un paklausieties, lūdzu, uzmanīgi manas mīkleņas. Viena pati galviņa, 100 lakatiņu. Kas tas ir? Pareizi, kāpos. Labi, minam otro mīklu. Oranžs vīriņš, zaļa pārta. Ai, kādi jūs malači. Labi, trešo mīkliņu. Maza mājiņa, bez durvīm, bez logiem. Jā, tur daudz cilvēciņu dzīvo, guļķīgi tādas sēkliņas malači. Ceturtā mīkliņa. 7 rūķīši vienā šūpulī. Zirnīši! Jā, zirņu pārks tādas malači. 5. mīkla. Zos zem zemes olas dēļ. Pareizi, kartupelis tas ir. 6. mīkla. Balta aitiņa ar melnu pierīgu. Malači, ļoti labi. Pēdējo mīklu uzminēsiet. Mazs vīriņš 9 svārciņiem. Skatos, jūs uz tirgu ar maisu esat atnākuši. Kāds liels maiss? Vai dārziņus jūs vēlaties nopirkt? Zini, pārdevēji, es ļoti vēlos šodien iegādāties kāļus. Ai, ko darīt? Nav man kāļu, palikušas tikai astītes. Kā tad tā? Nu kā, pēles sagrauzušas visus manus kāļus un pameta tikai astītes. Ko jūs tādas bēdīgas, saimniece? Nevajag uztraukties. Man arī noderēs kāļu āstes. Ņemsim līdzi, kaut ko izdomāsim. Bet visu šitos dārziņus mēs taču droši varam ņemt pareizi un saliksim maisā. Jā, jūs varat man arī palīdzēt. Pazīsim maisā. Kurpānus, sīkolus. Tik daudz visai kā. Tā. Nu, pārdevēji, es tev samaksāšu. Paldies par naudiņu. Es tirgu nopelnīju, braukšu tālāk. Otā pārdevēji. Nu ko? Mēs jau daudz ko nopirkam. Es jums taču apsolīju, kā mēs kaut ko padarīsim ar kāļu ārstiem. Pareizi? Es jūs iemācīšu jautru rotāju. Kālītis un pēle. Roberts, būs kālītis? Būsi? Kālīšiet vidū, pārējie sarūdas rokās.
citu pīlī. Tad tu pārdevēji paspēlējies tagad ar mums.
Ļoti labi. Oi, man jau mugura sāk sāpēt. Tu zini, Cūciņ, mums kaut kur ceļā jāapstājas, jāatpūšas. Es arī tā uzskatu. Sadodanamies visi rociņas. Noteikti pārdevēs. Vārgus mums atpūsties. Padamies rociņas visas dienas. Ai, šogad pārdevējam, man dārzā ir izauguši ļoti Nāks varbūt Raivis izmēģinās spēkus un Emīls. Nu jau pasaucu. Tā, tu lasīsi dārziņus. Dārziņus lasīsi, jā? Un uzmanību brauks. Kādi māleči, man visi kāposti no pagraba būs atvesti, vajadzēs braukt uz virtuvi vēl saimniecēm, lai vāra uz kāpostu zūpiņu. Paldies, jūs esat ļoti strādīgi. Paldies! Uz redzēšanos! Palika pārdevējs aizgāja, vairs paskatīties, ko viņš mums taču pārdeva. Kas tad nu? Kas tad Cūciņai notika? Juku jūcis, visa raža, viena maisa. Jau bojājas. Nezinu, ko darīt. Laikam vajag visu sakārtot. Jā, visu vajag sakārtot. Pa vidu. Vai izmēr? Jā, šeit nāc. Ai, ko tu piedarīji, Cūciņ? Lielus nedars. Visi apsižamies. Ko es izdarīju? Ai. Es palīdzēšu. Jā. Man ir 4 grozi. Un katrā grozā mēs varēsim ielikt kādus dārziņus. Piemēram, bērni, kas tas par dārziņu tādu? Sīpuls. Un te? Kāds tas ir? Un kas te tāds tūš? Iete kādi māleši. Un tas Ziniet, kā mēs darīsim? Mēs salasīsim, sašķirosim pa groziņiem. Un tagad nāks meitenes palīgā. Nāks Marija. Nāc. Tas droši nebaidies. Marija nāks. Tu šajā groziņā lasīsi. Sīpolus, parādi, kur ir sīpoli. Jā, bet mēs darīsim visi kopā. Paņemsi vienu sīpoliņu, skries ieliksi groziņā. Tad nākošo skriesi paņemt. Tā, tev sīpoli. Atceries, Cūciņ? Jā. Olga ļoti gribēja, jā? Parādi, kur ir kartupeļs? Šoreiz piedalīsies. Bērni, tie ir kartupeļi? Paskaties labā, kur kartupeļi? Parādi kartupeļi. Pameklē, arī brūni. Gaiši. Reiz tu jau parādīji. Jā, tas ir, tev būs jāsavāc kartupeļi. Tā.
skaties, jā? Tā, tu ir pie sava groza, citādi nepaspēsi sākt. Un bietītes nāks mums Dārja savāks. Es tu rādīju grozu. Šeit, jā. Tā, tu liksi šeit, jā, burkanis. Un pa vienam sākam. Vienam, Izvarīšu biesputru un visi paēdīs. Visi sādāmies kociņas. Visi sādāmies kociņas. Visi sādāmies Es gribu pagājušu tavu putri, oi, kāda garšīgā putriņa, oi, cik labi es spaidu, vēderiņš pilns. Bet es skatos, kā viņa sagribēja padejot. Padejosim. Jā? Padejosim? Es nedzirdu. Jūs gribat padejot? Es arī jūtu, kā jūs gribat. Padejosim. Oi, zēļu uz meitenes, jā? Jā? Meklējiet meiteni. Tā, puiši, meklējiet savu meitinīti. Stāvies pa pārīšiem skaits. Jā, un zēns apiet vidū, jā, ar mūriņu. Tā, sadodamies visi. Se me vola.
iepatīkas kopā ar jums braukt uz tirgu, un kā jūs dejojāt un priecājāties, es aizskrēju savu dažu un savācu jums skaistus garšīgus ābolīšus. Redziet? Kā smaržo. Bet šeit mēs taču neēdīsim pareizi, vai rociņas nomazgāt. Mēs ar jums visi kopā iesim svinēt tālāku savu grupiņu. Visi pasakam atā, paldies, kā atnācāt pie mums ciemos, bet mēs ar jums gribam atvadīties. Atā!